Holivuda ir slēpusi pedofīlus mums acu priekšā, un mēs visi vienkārši to pieņēmām. Un tagad, kad Epsteina failu sāga turpinās, un cilvēki ir ļoti koncentrējušies uz politiķiem, es tiešām domāju, ka mums vajadzētu runāt arī par visām dīvainajām personībām, kas vienkārši ir pazudušas no sarunas. Izpētot Holivudas slavenības un pārskatot dažus vecos ierakstus, kas norāda uz šo virzienu. Sāksim ar vienīgo un neatkārtojamo Ellenu DeGeneresu, kura ilgu laiku bija Holivudas mīlule, raidījuma vadītāja, kuru mēs visi skatījāmies, labākā izklaidētāja. Bet jo vairāk tu atgriezies pie šī satura, jo vairāk saproti, ka tas ir ārkārtīgi neiedomājami biedējoši. Tagad es neesmu sazvērstību teoriju piekritēja, bet fakts, ka Ellena DeGenerese šobrīd cieš no kādas dīvainas slimības, ko sauc par kuru, kas patiesībā ir saistīta ar kanibālismu. Un akal, tas viss ir tikai pieņēmumi, bet paskatieties uz viņu, ak, Dievs, šāda Ellena DeGeneres izskatās šobrīd kāds briesmīgs kritiens no slavas virsotnes. Viņa aizbēga no ASV, lai izvairītos no Donalda Trumpa, un ērti parādījās apvienotajā karalistē, kur cilvēki nonāk nepatikšanās tikai tad, ja izsakās pret islamizāciju, bet ne īsti pret pedofīliem. Un tas viss notika ap to pašu laiku, kad tika publiskoti visi Epsteina faili, kuros viņa atkal tika saistīta it kā ar bērnu ēšanu. Dīvainas lietas, bet es vēlos jums parādīt šo klipu no dažiem gadiem, jo jūs būsiet pārsteigti, kā mēs nekad nepamanījām, ka Ellena ir vienkārši ļoti savāda. Laipni lūgti raidījumā Pretspēks. Es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, atzīmējiet šo video, izdariet visu nepieciešamo. Jūs saprotat, ko es domāju? Laipni lūgti. Tagad jūs esat daļa no kustības. Mums ir prieks, ka esat šeit. Tieši mums acu priekšā katru reizi. Viņi mums to bāž sejā katru reizi. Es sāku skatīties ap 6 gadu vecumu, dažreiz pat agrāk. Pateicoties manai izkopējai acī, es varu saskatīt potenciālu. Piemēram, paskaties uz to meiteni. Tu varbūt domā, ka viņai nav nekāda izredžu. Es viņu redzu citādi. Viņa ir vientuļniece, citi viņa neieredz, savādi ēšanas paradumi. Viņa bija ļoti garstāvokļa mainīga, būtībā visas ārējās pazīmes, kas liecina par nākotnes supermodeli. Savādi ēšanas paradumi bērnam. Ideāli. Šī meitene izskatās tā, it kā viņa varētu izlikties vai potenciāli ciest no anoreksijas. Iebīdīsim viņu industrijā, kas viņu padarīs smagi fiziski slimu, bet vienlaikus svinēs viņas ķermeni. Tagad mans uzdevums ir attīstīt šīs īpašības, un varbūt mums ir uzvarētāji. Kā tev iet skolā? Vai tev patīk? Labi, kā ar atzīmēm? Tieši tā, neviens. Kā ar pārējiem bērniem? Vai viņi domā, ka tu esi dīvaina? Yeah, they think I'm a witch with evil powers. Labi, tas ir tiešām labi. Atceries vienu lietu. Būt atšķirīgai nenozīmē, ka esi ragana. Tas tikai nozīmē, ka tu vari kļūt par vienu no vislabāk apmaksātajām modelēm pasaulē. Yeah, whatever. I don't care about anything. Labs pieejams bērniņ. Labi, paskatīsim vārdus vēlreiz. Tu teici, ka tev patīk Indija, bet tev nepatīk bidē. Tas ir izaicinoši. Tā ir franču tolete. Padomā par to, vai tu smēķē? Izsalkušāka. Nē, ne tā. Es gribu likt ēdienu izsalkušāku, kā erotisku izsalkumu. Tagad, Dievs, paklausies tikai. Kā erotiskam vīrietim. It kā es būtu pilna seksuālas enerģijas un varētu tevi kontrolēt ar vienu iekārstīju un skatienu. Labāk. Tagad. Vēlreiz. Tik smieklīgi. Viņi joko par to, cik briesmīgi ir būt modeli. Ļoti jautri. Un auditorija smejas. Bet kurā visumā ir normāli radīt saturu, kas objektificē mazus bērnus, lai runātu ar bērnu par seksuālo enerģiju? Atkal, ja tas ir domāts ekrānam, ja tas ir Holivudai, tad viss ir pilnīgi normāli. Kam tas rūp? Varbūt mums rūp, varbūt mēs domājam, ka bērni ir jāaizsargā, bet tieši tas arī notiek Holivudā. Viņi jūtās tā, it kā varētu vienkārši pārkāpt robežas, spiest, darīt visu, ko vien uzskata par pareizu. Un tāpēc, ka viņi ir zvaigznes uz ekrāna, viņi ar to var tikt cauri. Ironija visā šajā ir tāda, ka skaista Holivudas slavenība nav tas, ko mēs iedomājamies. Un atkal, visa Holivudas fasāde ir burtiski tikai fasāde, bet viņi izplata ārkārtīgi bīstamu retoriku. Un tiem, kas nezin, jums ir paveicies. Šī ir Rozija O'Donnella.
Viņi jūtās tā, it kā varētu vērsties pret bērniem un izteikt seksuālus komentārus. Tas ir pieņemami. Viņi var vērsties pret politiķiem un būt pilnīgi traki un briesmīgi par to. Un tomēr, kāda iemesla dēļ, mēs to vienkārši esam pieņēmuši par normu. Tas nav normāli. Un viņš kļūst arvien trakāks ar katru dienu, Donalds Trumps. Ar katru dienu. Viņš vakar savā runā paziņoja, ka es saku vārdu dumšs. Es lietoju vārdu dumšs, un vārdā dumb ir burts B. Daudz cilvēku to nezina. Daudz cilvēku to nezina, ja viņiem ir 7 gadi. Es vienkārši nevaru izturēt. Nevaru izturēt to, ka ir šīs slavenības, kuras domā, ka var tikt cauri ar visu. Tomēr, ņemot to vērā, arvien vairāk cilvēku saprot, kas notiek, un viņi katru dienu sauc Elenu DeGeneresu pie atbildības. Labi. Izlasīsim šos. Viņa nāk pēc tavu bērnu atkārtojuma, Sala ir runājusi. Nabadzīgais cilvēks. Nāc komentāros. Labi, mēs zinām, Elen. Mēs visi zinām, kur tu aizgāji, Elen. Viņa mierā. Labi, kanibāli. Oho, pasaule ir nomodā. Dēru, ka tev pietrūkst picas, vai ne? Mēs tevi redzam, ļauj minēt. Skārleta Johansone nav uzaicināta. Vai tu viņu arī apēdi? Elen, paliec mierā. Izrādes FO daļa tuvojas, bet mēs visi zinām, kāpēc viņa jūs pārcēla sarakstā. Kāpēc viņa tika klonēta komentāros pirms kāda laika? Pagaidi, līdz Elen uzzinās, ka Riri ir slikts vārds. Vai tu pasūtīji picu kopā ar dzimšanas dienas vēlējumiem? Nav brīnums, ka Elen aizskrēja. Viņa zināja, kas viņu sagaida. Ceru, ka viņa ierunās balsi Dorijai. Kas ir bērnu ēdienkartē? Varbūt kāds bērnu sautējums? Es domāju. Kur tu esi, slepkava? Tu esi pārāk drosmīga, lai turpinātu publicēt lietas. Neapēd viņu, nabaga Twitch. Kur ir Twitch, kad viņu vajag? Vai tad Elle un Lins nebija slavenība? Starp citu, picas ballītes ir eifēmisms, kas atsaucas uz dažām Epsteina lietām, bet atkal tas ir tik dīvaini, un tagad viņa publicē šo saturu, cenšoties padarīt sevi aktuālu. Viņa un Kotvoldes. Tas viss ir tik savādi, bet parunāsim par to vairāk. Rikijs Džervē sēž aizkuisies Grehema Nortona šovā, apspriežot vakaru, kad viņš nodedzināja zelta globusus. Bez jokiem, bez filtriem, tikai kaila patiesība. Tajā naktī viņš ne tikai uzmeta napalmu Holivudai, viņš atklāja izklaides industrijas netīros darījumus ar Jeffriju Epsteinu. Šausminošos noziegumus, kuros viņi bija iesaistīti, izvirtību, asinis uz viņa rokām. Bet lūk, ko Džervē atzīst kamerā. Viņš tikai nedaudz ieskicēja. Viņš varēja iet daudz tālāk. Tie zvaigznes, kas visvairāk neomulīgi grozījās savos krēslos, Toms Henkslijs Henks, Leonardo DiCaprio. Džervē saka, ka viņu reakcijas nebija nejaušība. Viņiem ir visvairāk ko slēpt. Ja tu domā, ka zini, cik dziļi šī slimība sniedzas, padomā vēlreiz. Holivudā nav apakšas. Elzloki ir bezgalīgi. Kad zvaigzne ir izgaršojusi aizliegto, vienmēr gaida tumšāks, izvirtīgāks netikums. Vēl samaitātāka, vēl jaunāka, vēl neapmierināmāka. Mums ir ieraksti, mums ir vārdi tieši no Džervēza mutes. Ja tu domāji, kā viņš acīm redzot nenogalināja sevi, tieši tāpat kā Jeffrijs Epsteins. Aizveries. Es zinu, ka viņš ir tavs draugs, bet man ir vienalga. Tev pašam bija jāatbrauc šurp un jālido ar savu lidmašīnu, vai ne? Tāpēc, ja tu šovakar iegūsi balvu, nelieto to kā platformu politiskai runai, labi? Tev nav nekādu tiesību pamācīt sabiedrību par jebko. Tu neko nezini par īsto dzīvi. Lielākā daļa no jums skolā pavadīja mazāk laika nekā Greta Thunberga. Tātad, ja tu uzvari, vai ne? Nāc augšā, saņem savu mazo balvu, pateicies savam aģentam un savam dievam un dodies prom. Labi. Mums tūlīt būs šokējošs video, kur Džervējs atklāja labi. Pārvēršot Oskars par vakariņu ballīti, uz kuru visi ir aicināti, ar vakariņām. Ko tu domā? Uzmini, nu, pica ir klāt. Sveiki, nāciet lejā.
tomātu mērce, mums ir siers, mums ir dažādi veidi. Kurš ir izsalcis? Breds, Angie, jā. Labi, kā atrast vienu? Siers, tas ir siers. Epsteina failos ir vairāk nekā 900 atsauces uz picu. Pēc tam, kad Pizzagate 2016. gadā kļuva publisks un atklāja viņa noslēpumus, viņi pārstāja lietot šo kodvārdu. Sakritība? Nekādā gadījumā. Un tomēr, tur ir Elēna kameras priekšā Oskara ceremonijā, smaida un piedāvā sieru picu Holivudas slavenākajām zvaigznēm. Un saskaņā ar to, kas apraksts šajos failos, Elēna DeGeneresa tiek atklāta kā Holivudas ražīgākā kanibāla. Taču kanibālisms nav vienīgā izvirtība, kas 2026. gadā tiek izvilkta gaismā. Pēc Džervē vārdiem nekrofīlija ir kļuvusi par jaunāko izkropļoto apsēstību, kas pārņem Holivudas eliti. Nav brīnums, ka viņš nevarēja atturēties no tā, lai skatītos šiem briesmoņiem tieši acīs un norautu viņiem maskas tiešraidē televīzijā. Pirmo reizi, kad es to izdarīju, apmēram pirms 10 gadiem, prese, īpaši nozares prese Amerikā, bija šokēta. Kā viņš uzdrīkstas? Kāpēc viņš saka šīs briesmīgās lietas skaistākajiem cilvēkiem? Zini, un tad 5. reizē viņi jau teica, labi, pasaki viņiem. Mums ir apnikušas slavenības. Mamze. Jā, lūk, tas arī ir. Lūk, tieši tas. Vai Elēna DeGeneresa ir kanibāle? Es nezinu. Vai viņa ēd, dod? Vai viņa ir minēta Epsteina dokumentos? Es īsti nezinu. Godīgi sakot, man tas īsti nerūp. Bet man rūp tas, ka šie cilvēki tika tik augstu vērtēti. Un tāpēc, ka mēs bijām tik apsēsti ar viņiem, neviens no mums nepamanīja, cik briesmīga bija viņu uzvedība. Varbūt mēs esam guvuši mācību. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.